tieši 2 gadus atpakaļ, 22. maijā, mēs de facto pārstājām pirkt elektroenerģiju no Krievijas. Tieši 22. maijā. Un šis arī tāds zināms brīdis, ka tas sinhronais kombinators pirmais kas mums garantēs to drošību un stabilitāti. Ar katru dienu mēs paliekam ar vien lielākā drošībā un neatkarībā no ārējiem faktoriem. Jā, Latvija ir brīva un neatkarīga valsts, un tādai ir arī jābūt Latvijas energosistēmai. Un vēl ir palikuši tikai 8 mēneši līdz brīdim, kad Latvija, Lietuva un Igaunija atvienos savas energosistēmas no Krievijas atvienotās energosistēmas, kurai tā ir bijusi pievienota jau kopš laika gala. Un jā, šobrīd frekvences Latvijas energosistēmā tiek regulēti no Krievijas, bet ar šī sinhronā kompensatora un citu iekārtu palīdzību mēs to darīsim paši. Un pēdējo gadu laikā sinhronizācijas sagatavošanai augstspriduma tīkls ir ieviesis daudz projektus. Uz šo brīdi jau ir pabeigti visi līniju rekonstrukciju un jaunu līniju izbūves projektu vairāk kā 500 km garumā visā Latvijā. Tātad mēs virzamies ļoti produktīvi uz nosprausto mērķi. Gribu lielu paldies pateikt pirmkārt jau ministram un klimata un enerģētikas ministrijai par politisku atbalstu gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Liels paldies mūsu sadarbības partneriem Siemens Energy par lieliskas tehnoloģijas piegādi, arī Enersense Latvija par lielisku sadarbību būvdarbu veikšanā. Un milzīgs paldies augstspriduma tīkla komandai, kas dara visu iespējamo un šķiet arī reizēm neiespējamo, lai visi šie būtiskie vērienīgie projekti tiktu ieviesti laikā un paredzētajā budžetā.